Hei visiem, šeit atkal esmu Paula, laipni lūgt manā kanālā. Es ļoti ceru, ka jūs jau esat mana kanāla abonētājs, bet ja tas tā nav, protams, vienmēr varat pievienoties mums brīnišķīgai ģimenei, spiest īkšķīšus uz augšu, abonēt kanālu, visi linki un saites ir video aprakstā, tāpēc laipni lūgt, esmu vienmēr priecīgi jūs šeit redzēt. Bet pašlaik es vēlētos ļoti īsi paskaidrot, kas te notiek. Kāpēc jūs šobrīd redzat tādus dīvainus video uz sava datora, telefona, televizora ekrāna? Tātad. Es zinu, ka pēdējā laikā esmu diezgan ļoti pazudusi no sociālajiem tīkliem, vairāk iemeslu pēc, gan tāpēc, ka man emocionālā veselība nedaudz pasliktinājās, gan arī fiziskā veselība pasliktinājās, jo projām viss nav perfekti, bet ir kaut kāds progress, ko es ļoti ceru, ka tas arī tikai augs un turpināsies. Tāpēc es izlēmu, ka es gribu ar jums vairāk dalīties ar savu ikdienas dzīvi, ar to, kas vispār notiek manā dzīvē, jo, lai arī cik taisnīga un patiesas esmu bijusi līdz šim, es gribu to dozu, kā saka, palielināt. Un pēdējos 2 gadus es ļoti aktīvi nodarbojos ar svāra zaudēšanu, vismaz tā man gribas domāt. Tāpēc šeit jūs varat redzēt pāris no video, ko es esmu uzņēmusi sava svāra zaudēšanas ceļa laikā. Un es vēlos vērt vaļā, tā nosauksim jauno rubriku, kurā dalīšos ar to, kā man veicās šajā procesā, ko es esmu varbūt iemācījusies. Esmu nesen arī sākusi iet uz zāli, kā man veicas tur, kādas ir manas attiecības ar ēdienu, varbūt dot kaut kādas savas padomas no savas pieredzes, tādā veidā motivēt jūs, jo es zinu, ka tas būs svarīgi man, tā ir ļoti personīga un tuva lieta man pēdējā laikā it īpaši, jo vēlos patiešām uzlabot savu dzīves līmeni, kāds tas ir pašlaik, un novest sevi kaut kur labākā vietā. Un es zinu, ka arī daudziem citiem tas varētu būt kā motivācijas labs sākums, jo tiešām viss, kas notiek apkārt, ļoti daudz mums ietekmē. Tāpēc es esmu ļoti priecīga par šo ideju, kas man ienāca prātā. Es ceru, ka arī jums tā patiks, tāpēc spiediet īkšķīšus uz augšu, ja jūs esat tikpat sajūsmināti, cik es.